Apustuļa Pāvila vēstule Kolosiešiem, 1. nodaļa. Pāvils pēc Dieva prāta Kristus Jēzus apustulis un brālis Timotejs, svētajiem un ticīgajiem brāļiem Kristū, kas dzīvo Kolosā. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva. Mēs pastāvīgi savās lūgšanās pateicamies Dievam, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvam par jums, jo mēs esam dzirdējuši par jūsu ticību Kristum Jēzum un jūsu mīlestību uz visiem svētajiem. Tās cerības dēļ, kas jums nolikta debesīs. Par to jūs jau agrāk esat dzirdējuši, kad klausījāties evaņģēlija patiesības vārdu, kas aizgājis līdz jums, jo tas visā pasaulē nes augļus un pastāvīgi aug arī pie jums, kopš tās dienas, kad jūs dzirdējāt un visā patiesībā izpratāt Dieva žēlastību. Epafra, mūsu mīļais darba biedrs, jums to ir pasludinājis. Viņš, šis uzticīgais Kristus darbinieks, kas strādājis jūsu labā, arī mums ir stāstījis par jūsu mīlestību garā. Tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūgšanās, lai jūs bagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu visā pilnībā izprastu viņa gribu. Tad jūsu dzīve būs mūsu Kunga cienīga un viņam viscaur patīkama, un jūs nesīsit augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsit Dieva atziņā. Bet viņš savā godības varenībā jūs bagātīgi apveltīs ar spēku, būt izturīgiem un pacietīgiem. Un jūs ar prieku pateiksieties Tēvam, kas jūs darīs cienīgus, dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis sava mīļā dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana, jo viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, viņā radītas visas lietas, debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu, bet viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv viņā. Viņš ir savas miesas, proti draudzes galva, sākums, pirmdzimtais starp mirušiem, lai starp mirušiem būtu pats pirmais, jo visai Dieva pilnībai labpatika iemājot viņā, lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar viņa krusta asinīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Arī jūs,
kas kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu savas sirds prāta un ļauno darbu dēļ, Viņš tagad salīdzinājis savā cilvēciskā miesā, izciesdams nāvi, lai jūs svēti, bez kļūdām un nevainojami varētu stāties viņa priekšā. Ja tikai paliksit savā ticībā stipri un nesatricināti, un nenovērsīsieties no cerības, kas ir dota evaņģēlijā, kuru jūs esat dzirdējuši. Tas ir sludināts visai radībai apakš debesīm, un tam arī es, Pāvils, kalpoju. Tad nu es esmu līgsms savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā, piepildīdams to, kas vēl trūkst no Kristus ciešanām. Savā miesā par labu draudzei, kas ir viņa miesa. Viņas kalps es esmu kļuvis pēc tām amata pilnvarām, ko Dievs man ir devis, lai pie jums tiktu piepildīts Dieva vārds. Noslēpums, kas ļaužu ciltīm bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet tagad atklāts viņa svētajiem. Viņiem Dievs gribējis darīt zināmu, cik varen liela ir šī noslēpuma godība. Pagānu starpā, proti Kristus jūsos, apskaidrošanas cerība. Viņu mēs sludinām, paskubinādami ikvienu cilvēku un mācīdami ikvienu cilvēku visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristu. Par to arī es cīnos, strādādams viņa varā, kas manī darbojas ar spēku.